Ja jūs jebkad esat ieskatījies kādā elektroniskā ierīcē, vai jums ir vispārīgas zināšanas par elektroniku, jūs droši vien esat redzējis vai dzirdējis par kondensatoru. Kondensators uzkrāj elektrisko enerģiju, līdzīgi kā baterija, taču pavisam citādā veidā. Baterija uzkrāj enerģiju ķīmiskā formā, un pēc tam to var pārvērst elektriskā enerģijā, lai darbinātu jebko, ko vēlaties. Savukārt kondensators faktiski uzkrāj elektrisko enerģiju statiskās elektrības veidā. Tas nozīmē, ka to var uzlādēt un izlādēt daudz ātrāk nekā baterija. Taču ir arī daži trūkumi. Šeit man ir motors un propellers, kas piestiprinās pie koka gabala, lai cerams tas neaizlido prom, un man ir baterijas šūna un kondensators. Tagad es varu pieslēgt šo bateriju, lai darbinātu elektromotoru. Un man vajadzētu arī būt iespēja izmantot kondensatoru, lai izvadītu elektrisko enerģiju un darbinātu motoru. Ak. Tas ir pilnībā izlādēts kondensators. Tātad no šī ātrā testa var redzēt, ka kondensatoram ir daudz mazāk enerģijas blīvums nekā baterijai. Un te parādās superkondensatori. Superkondensators darbojas līdzīgi kā parasts kondensators, taču tas ir nedaudz attīstītāks un spēj uzglabāt daudz vairāk enerģijas. Negluži tik daudz kā baterija, bet to var uzlādēt un izlādēt diezgan ātri. Kā būtu, ja mēs šo pieslēgtu motoram? Labi, tas ir mazliet nedrošs savienojums, vienkārši turot vadu šādi. Bet tam vajadzētu jums diezgan labi parādīt, ka superkondensatoriem ir daudz lielāka enerģijas blīvums nekā parastajiem kondensatoriem. Patiesībā superkondensatoram ir pietiekami daudz enerģijas, lai darbinātu šādu mazu lidmašīnu, un to var uzlādēt dažu sekundžu laikā. Un tas nodrošina šai lidmašīnai darbību diezgan ilgu laiku. Šī lidmašīna ir diezgan forša, bet es joprojām nedomāju, ka tā izmanto visu superkondensatoru potenciālu. Tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks pacelt to nākamajā līmenī. Vai varbūt nedaudz vairāk. Es izmantošu 6 no šiem superkondensatoriem, lai darbinātu 500 vatu bezsuku motoru ar lielu propelleri, lai redzētu, cik augstu es varu palaist elektrisko raķeti. Aiziet! Labi, pirms es saīsinu vadus un visu sakārtoju, es gribu ātri pārbaudīt, vai pirmkārt viss ir pareizi pieslēgts, un arī vai superkondensatori spēj darbināt motoru. Tas vienkārši dod ātruma kontrolierim norādījums, ko darīt. Un man vajadzētu būt iespējai saīsināt šos uz akumulātoru. Es ļoti neiesaku to darīt, bet es vēl neesmu uzlicis savienotāju. Tātad iespraudīšu to šeit. 3, 2, 1... Varbūt tam vajag ilgāk uzlādēties. Ak. Pašlaik man akumulātoram nav pieslēgts nekas. Vai mums vajadzētu palielināt gāzi un paskatīties, vai tas sāks griezties? Tas darbojas. Nav nekā, kas uzlādētu kondensators. Tātad tas motors darbojās 100% tikai no šiem superkondensatoriem. Tas ir tik forši. Skaties, akumulators ir pilnībā atvienots. Šeit ir ļoti mazs akumulators, kas nodrošina strāvu servo testētājam, bet tas nepievad nekādu strāvu sistēmai. Tāpat būs interesanti redzēt, kāds ir zemākais spriegums, kad motors apstājas. Šis ātruma regulators ir paredzēts minimāli 2 šūnu litija polimēra akumulātoram, kas būs apmēram 7,4 volti. Tā būs interesanti redzēt, vai tas izslēgsies. Palielina ātrumu nedaudz augstāk. Un es domāju, ka mēs vienkārši gaidīsim, līdz superkondensatori iztukšosies. Motors, acīm redzot, tik ilgi nedarbosies, kad tam būs propellers, jo tad tam būs daudz lielāka pretestība. Tiks patērēta daudz lielāka strāva. Tātad, lai gan tas tagad darbojas ilgu laiku, tas nav zem slodzes, tāpēc tas ir diezgan gaidāms. Labi, izskatās, ka tas ir beigts.
Tātad superkondensātora spriegums, acīm redzot, ir pietiekami zems, lai ātruma kontrolieris atslēgtos. Un pārbaudīsim spriegumu. 6,4 voltī. Tātad, jā, motors izslēdzās pie 6,4 voltiem, kas droši vien nav pietiekami daudz jaudas, lai vispār kaut ko pacelt, tāpēc tas nav problēma. Tagad, kad zinu, ka barošanas sistēma darbojas, es sakārtošu vadus un lodējumus, savienošu visu kopā, un tad mēs varēsim ķerties pie izpletņa izvēršanas mehānisma. Labi, te nu tas ir. Pabeigtā superkondensātora raķete. Augšpusē šeit man ir motors un propelers, kas ir vilces bloks. Iemesls, kāpēc tas atrodas augšpusē, nav saistīts ar stabilitāti. Nav nozīmes, kurā vietā uz raķetes atrodas vilces bloks, ja jūs izpētāt svārstu raķetes maldību. Iemesls, kāpēc tas ir augšā, nevis apakšā, ir tāds, ka, ja propelers būtu apakšā, rastos problēmas ar atsarpi no zemes. Man būtu jāveido lielas spuras, kas apiet propeleri no sāniem. Un arī, ja man būtu jāpieliek jebkāda veida vadotņa sistēma gar raķetes sānu, propelleram ir jābūt pietiekami tālu no šīs vadotņa sistēmas. Tātad mums būtībā ir diska formas aizliegtā zona, kad propellers paceļās no zemes. Tāpēc, ja tas atrodas augšā, tas vienkārši novērš jebkādas problēmas ar atstarpi. Motors tiek darbināts vai kontrolēts ar šo elektronisko ātrumu kontrolieri. Tas ir 30 ampēri un šobrīd tas ir iestatīts uz apmēram 18 voltiem, bet cik zinu, tas var darboties līdz pat 25 voltiem. Un tad, protams, mums ir visa superkondensātora vienība. Kopā ir 6 superkondensatori. Iemesls tam ir tas, ka superkondensatoriem parasti ir diezgan zems spriegums. Katrs no tiem ir paredzēts 3 voltiem, tāpēc 6 savienot virknē dod 18 voltus. Visi šie acīm redzami ir pieslēgti ātruma kontrolierim tieši pie motora. Tas, ka visa masa atrodas augšpusē, ir tas, ko jūs vēlaties stabilai raķetei. Un arī tas, ka superkondensatori ir tik tuvu motoram, nozīmē, ka man vajadzētu spēt nodrošināt jaudu daudz efektīvāk, bez nepieciešamības izmantot biezus vadus, kas iet uz leju līdz apakšai. Tagad jūs droši vien varat redzēt šo dzelteno lietu šeit. Tas patiesībā ir savienotājs, kuras uzlāda raķeti. Tas ir tās pats, kā man ir uz daudzām manām baterijām. Un es jums parādīšu, kā es to uzlādu. Tātad, ja es ieslēdzu savu radio vadību, man vajadzētu būt iespējai to pieslēgt. Un pagaidīt pāris sekundes, un tas droši vien ir uzlādēts. Un tad es varu vienkārši regulēt gāzi. Tātad tas, kas ir forši par šiem superkondensatoriem, ir tas, ka es varu pilnībā uzlādēt raķeti dažu sekundžu laikā. Tātad mēs varam veikt daudz palaišanu, izmantojot tikai vienu akumulātoru. Tagad, ejot tālāk par raķeti, ir izpletņa izvēršanas sistēma. Tas gandrīz izskatās kā apgriezta raķete, jo parasti raķetēm izpletnes ir augšā, bet vilce apakšā. Savukārt šai vilce ir augšā, bet izpletnes apakšā. Tagad esmu to iebūvējis spārnu sistēmā. Un veids, kā tas izvēršās, ir šāds. Visa šī spārnu daļa ir sadalīta divās pusēs un ir gumijas josla, kas tās satur kopā un nostiprina pie caurules. Tātad, ja es pārslēgšu šo slēdzi, tam vajadzētu iedarbināt mazu servomotoru, kas atrodas šeit iekšā. Un tam vajadzētu izlaist izpletnī. Tagad daži no jums, kas īpaši uzmanīgi vēroja, kamēr es būvēju raķeti, varbūt pamanīja, ka šis spārnu dizains nedaudz atšķirās no tā, kāds bija spārnu dizains būvēšanas daļā šajā video. Un tas ir tāpēc, ka šī patiesībā ir otrās versijas kondensatora raķete. Tātad, ko es tagad darīšu? Es atgriezīšos dažas dienas atpakaļ, lai parādītu jums, kas notika ar pirmās versijas raķeti. Tā, es vēl neesmu izveidojis īstu palaišanas platformu, bet laiks šobrīd ir tik labs, ka nolēmu vienkārši ātri to notestēt. Pamēģināsim pacelt to nedaudz augstāk, vai vismaz pastīsimies, vai tas darbojās, un pārbaudīsim izpletņu atvēršanos. 3, 2, 1. Labi, tas bija interesanti. Labi, otrais tests. 3, 2, 1. Mums varētu būt neliela problēma. Ak!
Tātad, tagad, kad esmu pavadījis dažas dienas pārbūvējot raķeti, esmu veicis dažas izmaiņas augšējā daļā, lai tā būtu daudz izturīgāka, un esmu arī modificējis stiprinājumu punktu šeit, kur stabilizators stiprinās pie korpusa. Tāpēc cerams, ka tie būs daudz stingrāki lidojuma laikā un spēs pietiekami stabilizēt raķeti, lai tā neuzsprāgtu. Tie arī vairs negriežās. Tātad jā, kā būtu, ja mēs dotos izmēģinājumu lidojumā, lai redzētu, vai šī lieta tiešām lidos? Iesim! Labi, tad sākam. Man ir neliela koka dēlīte kā palaišanas platforma. Man ir raķete, baterija tās uzlādei un pults. Ko es darīšu? Pacelšu dronu gaisā un palaidīšu šo mazlīt debesīs. Vējš šobrīd ir ļoti mierīgs. Ir nedaudz miglains. Un mākoņains. Bet, tas ir tikai... Motoram ir trauksmes signāls. Tātad pēc 10 minūtēm, ja es pazaudēju raķeti, tā pīkst. Vienkārši vajag nedaudz uzdot gāzi, lai to apturētu. Labi, pacelsim dronu gaisā. Labi, drons ir savā vietā. Man vajag uzlādēt raķeti, izmantojot bateriju bloku. Tam vajadzētu būt pietiekami uzlādētam. Labi, es mēģināšu to filmēt vienlaikus kontrolējot, jo domāju, ka tas varētu būt labākais veids, kā to izdarīt. Es lēnām palaidīšu motoru un tad došu pilnu gāzi, lai redzētu, vai šī lieta darbosies. 3, 2, 1. Jā! Pareizi, un tad izplatnes tiek atvērts. Tas ir tik labi. Vai es varu pietuvināt? Lūk tā. Jā, es esmu tik laimīgs. 3, 2, 1. Jā. Pareizi, un tad izplatnes tiek atvērts. Tas ir tik labi. Vai es varu pietuvināt? Lūk tā. Tas patiesībā darbojas daudz labāk nekā es gaidīju. Nu, vismaz pēc pirmajiem pāris izmēģinājumu lidojumiem. Propellers izskatās mazliet saliekts, bet es to varu vienkārši iztaisnot vai nomainīt propelleri. Ceru, ka slapjā zāle nav sabojājis neko. Viss ir gatavs vēl vienai izmēģinājumu palaišanai. Labi, esmu sagatavojis vēl vienai izmēģinājumu palaišanai. Vēl neesmu uzlādējis, jo man vispirms jāpaceļ drons gaisā. Bet no tās pirmās izmēģinājuma palaišanas viss acīm redzot noritēja ļoti labi. Es patiesībā priekšlaicīgi izslēdzu droseli, jo domāju, ka tas lido uz to koku pusi, bet tas piezemējās tikai kādas 20 metrus tālāk. Tāpēc šoreiz es turēšu droseli atvērtu daudz ilgāk, paskatīsimies, vai varam iegūt lielāku augstumu. 3, 2, 1. Jā. Koncentrējies. Šķiet, ka tagad tas ir diezgan uzticams. Tāpēc es joprojām tajā lidojumā nedaudz par agru aizvēru droseli. Šobrīd ir ļoti grūti pateikt, cik tālu raķete aizlido, jo es mēģinu skatīties caur šīs kameras skatu meklētāju, kamēr to filmēju vai to vada. Es domāju, ka tā lidos tuvu šiem elektrolīnijām, bet tā joprojām ir diezgan tālu no jebkādiem objektiem. Vismaz izplaņš veiksmīgi atverās un viss šķiet neskarts. 3, 2, 1. Nē, atveries. Oh! Tas bija tik tuvu. Tāpēc ir ļoti viegli sasteikt izplatņu iepakošanu, kamēr esmu šeit laukā. Bet es domāju, ka nākamais būšu uzmanīgāks, jo tas bija ļoti bīstami. Nezinu, kāpēc tas tā dara. Varbūt ātruma kontrolieri ir iekļuvusi ūdens. Tagad šķiet, ka viss darbojas kārtībā. Tā kā? Es vienkārši turpināšu tev palaist. Tas ir tiešām jauti.
3, 2, 1. Jā, puisīt. Trīs, 2, 1. Ak. Pareizi. Šoreiz izplēņš neatvērās. Es laikam tikko pateicu visu acīmredzamāko lietu. Labi, iesim pastīties, kas notika ar raķeti. Cerams, ka tā nav salūzusi. Jo man vajadzēs veikt dažus remontdarbus. Manas kājas, kurpes un zeķes ir pilnīgi slapjas. Tāpēc es domāju, ka jebkurā gadījumā ir laiks doties iekšā. Jā, pareizi. Izskatās, ka tas ir uzspridzinājis spurus. Tas ir kaitinoši, jo man ir beidzies zilais filaments. Pareizi. Tomēr, manuprāt, mums izdevās pāris labi veiksmīgi palaišanas mēģinājumi. Tātad. Iesim iekšā un apkoposim šo projektu. Pēc tam, kad savākšu visas detaļas un ielikšu tās savā somā. Tātad, lūk, superkondensātoru darbināta raķete. Es tiešām esmu apmierināts ar to, kā tā beigās lidoja. Īpaši pēc pirmajiem pāris testu lidojumiem, kas vairāk atgādināja sprādzienus. Izpletņa izvēršanās lielākoties darbojās, izņemot, protams, pēdējo reizi. Nezinu, cik augstu raķeti pacēlās, bet vienā no lidojumiem es novietoju dronu apmēram 80 metru augstumā. Un raķete bija tieši zem tā, varbūt 60 metru augstumā. Tātad es domāju nedaudz zem 200 pēdām. Strādājot pie šī projekta, esmu ļoti daudz uzzinājis par superkondensatoriem. Es zināju, kas ir elektrolītiskais kondensators no ikdienā sastopamajām elektronikas detaļām, bet man nebija ne jausmas par superkondensatoru iespējām. Esmu par tiem dzirdējis, bet vienmēr domāju, ka tie ir kaut kas no nākotnes, ko piemin saistībā ar ātri lādējamām elektroautomašīnām. Tāpēc iespēja tos patiešām izmantot kaut kam tādam kā šis bija patiešām lieliska. Bija ļoti interesanti par to uzzināt. Vēlos jums ļoti pateikties par skatīšanos, un ja jums šis video patika, lūdzu nospiediet patīk. Ja jūs esat jauns manā kanālā, lūdzu nospiediet abonēt zemāk. Un milzīgs paldies visiem maniem atbalstītājiem par atbalstu visu šo projektu veidošanas laiku. Ir pagājis diezgan ilgs laiks, es domāju apmēram 3 nedēļas kopš mana pēdējā projekta, galvenokārt šī sprādzienu un mācīšanās dēļ par šiem kondensatoriem. Tāpēc liels paldies visiem maniem atbalstītājiem par to, ka padarāt šos video iespējamos, un es jūs redzēšu nākamajā video. Uz redzēšanos! Ak, ir augsti!